tas ir akmens, tas ir šķēris, un tas ir papīrs. Tas ir akmens, tas ir šķēris, un tas ir papīrs. Papīrs, papīrs. AHSP, trīs patiesību spēks. Nezināt un ignorēt to, tas būtu grēks. Akmeņš, šķēris, papīrs, caur visu vēsturi gāja. Šo svēto trīsvienību zina katrā mājā, bet lai pārbaudītu, vai vispār kaut kas saprast, pašķirstīsim kopā vēstures lapas, tad jūs redzēsiet, jūs sapratīsiet to, ka nemeloju. AHSP ir spēks, es to apgalvoju. Rekur Adolfs savai tautai ar papīru māja, līdz tiem zirnīts sagriezās un paslīdēja kāja. Viņu tāds sūds bļāviens sastrādāja. Nu jājautā ir divreiz, vai tiem vispār bija kāds mājā. Winstons Churchills un viņa slavenā šķēris. Tad, kad viņš tās parādīja, Hitleram bija vērs, bet ne jau viņš viens. To nokārtoja arī krievi, šo papīru atmaskoja. Viens ir trīs, akmens, šķēris, papīrīts. Viens, divi, trīs. Akmens, šķēris, papīrīts. Viens, divi, trīs, viens, divi, trīs, viens, divi, trīs. Tas ir akmens, šķēris, papīrīts. Viens, divi, trīs un aiziet. Viens, divi, trīs un aiziet. Viens, divi, trīs. Tagad pārcelsimies uz citu kontinentu. Pastāstīšu es par kādu vīru disidentu, kuram atņēma brīvību, centās salauzt dzīvi. Bet viņš pret šīm vārmākām cīnījās sīvi. Viņš visu savu spēku paņēma dūrē, un vēl joprojām Nelsons Āfriku stūrē. Jo akmenī ir spēks, akmenī ir vara, akmens daudzus stiprākus dara. Kādam tā ir spēle, kādam sīva cīņa, kādam tas ir joks, bet kādam pat ir sīva. Viens ir trīs, akmens, šķēris, papīrīts. Viens ir trīs, tas ir akmens, šķēris, papīrīts. Viens ir trīs, tas ir akmens, šķēris, papīrīts.